Čau! Šodien parunāsim par hipnozi. Vai tev bail no hipnozes, vai tev bail, ka tev, kā teikt, aizmiglos acis, aizrunās, novārdos, liks atdot maciņu, naudu, bankas kontu, ieliks kaut ko galvā un ka tu sajuks prātā un viss kaut kādas šādas lietas. Un tad es jums pateikšu to pašu, ko mums šeit Itālijā vakar teica pats profesors Richards Bandlers. Ja jūs nezināt, kas viņš ir, ieiet internetā, apskatieties. Richards Bandlers. Viņš ir NLP pamatlicējs un viens no labākajiem hipnotistiem pasaulē. Hipnoze nav nekas cits kā superfokus. Ja? Tava uzmanība ir vērsta uz kaut ko vienu ļoti koncentrētu. Un, protams, ka tas notiek, tad tu aizmirsti par citu. Tavs maņu sistēmas, maņu orgāni neuztver citas informācijas plūsmas vairs, tas tiek nobloķēts, vai ne? Tu taču zini, kā tas ir, kad tu skaties filmu, vai ne? Vai lasi grāmatu, vai kaut ko citu uzmanīgi dari, ja? Ka tavs viss fokus tur ir vērsts un tev viss tas cits pārējais vienkārši pazūd. Tas ir mainīts, kā teikt, stāvoklis. Un mēs esam dienas laikā simtiem dažādos stāvokļos. Vai nu mēs esam vienkārši brīvi tādi, vai ne, relaksēti, vai nu kaut ko uzmanīgi daram, vai esam dusmīgi, afekts stāvoklis, vai priecīgi, vai kaut ko sportojam un ar kaut kādu mērķtiecību ejam. Tie visi ir dažādi cilvēki stāvokļi. Ja? Un hipnoze ir vienkārši tad, kad ja tu pats, īstenībā hipnozi tu vienmēr dari pats sev. Nekad neviens cits tev nevar pret tavu gribu likt neko darīt. Ja? Tas ir viens no tiem mītiem. Tu jau pats sevi hipnotizē. Tas otrs cilvēks tikai tevi vada, vai ne? Un tie visi ir hipnozes stāvokļi, vai ne? Un tad, kad terapijas laikā tevi, kā teikt, vada un liek ar elpošanu nomierināties, fokusēties un ieved tajā saucamajā transā, ja? Tas nav nekas savādāk, kā tu jau to dari ikdienā, vai lasot grāmatu, vai runājoties ar kādu. Vai tev nav bijuši tādi momenti, ka tu ar kādu cilvēku runājies un tev šķiet, ka tu nevari, ka viņš tevi tā kā paņem, vai ne, tu gribi iet prom vai ko, bet viņš runā un tu esi tā kā piesaistīts, vai ne? Viņš tevi tā kā paņem. Un tu neredzi neko, kas tur apkārt notiek. Tu tur varētu uz ielas atmuguriski ejot zem mašīnas paklupt. Tāds ir tas trans tajā laikā, kad tas cilvēks tevi ir paņēmis, vai ne? Un tas ir vēl viens no hipnozes definīcijām, ko man liekas, vēl viens tas Richardam Bandleram partners vakar teica šeit, kad hipnozes vēl viena definīcija ir, kad kurš tevi tā kā, kurš ir vadībā, ja? Un tad, kad tu esi vadībā par kādu, vai ne? Mēs taču ikdienā zinām, kad ir cilvēki, kas paņem tevi tajā sarunas laikā, un ir tie, kas tā kā pakļaujas. Tā arī ir vienā ziņā hipnoze, vai ne? Un tas nav nekas nedabisks. Tas ir kā cilvēku komunikācija notiek. Vai tad, kad tev pārdod kaut ko reklāmas. Reklāma tā ir vistipiskākā hipnoze. Tev kaut ko parāda, paņem uz emociju un tu, skaties, vai ne, tu ieej kādā emocijā. Tā arī ir hipnoze. Tā kā hipnoze nav nekas cits, kā superfokusēts stāvoklis, un kā mēs to izmantojam. Hipnocoachingā ir ļoti vienkārši. Mēs tev ļaujam pašam sevi nomierināt, ieiet, ieskatīties sevī, varbūt pat pirmo reizi mūžā, pa īstam ieskatīties sevī un saprast, kas notiek, kur tev sāk, kad tas sākās, kā to var mainīt, kur tu gribi iet, ko tu gribi sasniegt, kāds tu gribi būt. To visu var izdarīt ar šo te kolosālo instrumentu. Tā kā, ja tu vēlies kaut kur dzīvē tikt un beidzot izrāpties no tās bedres, kur tu esi, tad nāc pie manis, pie Roberta, uz izaugsmesterapija.com un piesakies uz brīvo konsultāciju. Un es tev parādīšu, kas ir tieši tas, kas tevi bloķē.
Mans profils ar cilvēkiem, ar ko es strādāju, ir tieši izdeguši cilvēki, jā, kas skrien pa dzīvi, visiem izpatīk un kā teikt, atdod sevi citiem, un tāpat viņiem nekas nav, un deg ārā un plēšas pušu. Bet es varu strādāt ar, principā, jebkuru fobiju, ar jebkādām problēmām, kas tev ir, vai tu dzeri, vai tu vienkārši neiet dzīvē, un viss ir pakaļā. Es tev parādīšu, kas tieši tevi ir tas, kas tevi bloķē, un tālāk tavs izaugsmes ceļš varēs sākties.